jaunajiem mākslas vingrošanas noteikumiem. 4. sporta klasē pirmo vietu ir izcīnījusi Rīgas vingrošanas skolas komanda, treneres Natālija Kučinska, Natālija Sidorova, Anna Matoviča. Otrajā vietā Rīgas vingrošanas skolas Vingro visi komanda, treneres un trešajā vietā Rīgas vingrošanas skolas komanda, trenere Alesja Luņēviča. Sudraba medaļas saņem Marija Markus, Līna Upeniece, Una Sveice, Sofija Petrova, Anastasija Zolotarjova. Bronzas medaļas saņem Veronika Karuta, Veronika Smiltieva, Sofija Staršana, Viktorija Učkāne un Marija Kalavājeva. Paldies, meitene! Ceturtajā sporta klasē B grupā pirmajā vietā Jelgavas pilsētas otrā komanda. Otrajā vietā Jelgavas pilsētas pirmā komanda. Trešajā vietā Rīgas vingrošanas skolas pirmā komanda, trenere Ļubova Kaklova. Bronzas medaļas saņem Beata Blagonateždina, Ksenija Saļņikova, Maļāna Ivanova, Lilita Korāko, Aļona Samuīlova. Paldies, dalībnieces! Šajā pašā sporta klasē, 4. B grupā, 4. vietu izcīna Rīgas vingrošanas skolas otrā komanda, trenere Ļubova Kaklova. 5. vietā Jūrmalas sporta skolas komanda, trenere Olga Timofejeva. Un 6.
Izpildot visgrūtāko mākslas vingrošanas veidu, grupu vingrojumu atletā, pirmo vietu izcīna Rīgas vingrošanas skolas komanda, treneres Karina Šakova, Olga Uztačuka, Natālija Kareņina. Komandā startēja Nikola Macievska, Anastasija Solojeva, Sofija Kokolupenkova, Marija Irinoviča, Margarita Jodorova. Paldies, dalībniece! Piektajā sporta klasē B grupā pirmo vietu izcīna Ogres Nacionālās sporta centra komanda, treneres Tatjana Stepulāne, Nelija Švigula, Kristīne Komanda. Otrajā vietā Rīgas vingrošanas skolas Vingro visi komanda, treneres Karina Šakļuka, Olga Uztačuka, Natālija Kareņina. Uzvarētāju komandā startēja Sandra Stepulāne, Ladlena Klimova, Nikija Tēra, Viktorija Pancāne, Polīna Piskura. Sudraba medaļas šodien saņem Anastasija Akmentiņa, Dārija Ivanova, Angelīna Ļevencova, Katarina Mulagajājeva, Vladislava Čakstiņa. Paldies, meitenes, par startu! Novēlu šodien vai rītdien veiksmīgi atpūsties un sagatavoties nākošajām sacensībām, kuras notiks jau tūlīt nākošo nedēļu. Uz redzēšanos!